Esiet sveicināti raidījuma atmošanās, kurā mēs vēl aizvien runājam par aktuālajiem jautājumiem cauri jauniešu un jauno pieaugušo skatu punktu. Un šodien mums ir ļoti interesanta tēma mūsu raidījumā. Šajā laikā apkārt valda diezgan daudz dažādu diskusiju, sarunu, jautājumu saistībā ar vienzimuma attiecībām un homoseksualitāti. Dažādas iniciatīvas Saeimā, pāvesta izteicieni, diskusijas mēdījos un sociālos tīklos. Un šķiet, ir pienācis beidzot laiks arī par to parunāt atmošanās raidījumā. Tāpēc šodien šeit studijā ciemos ir juriste un sociāli aktīva persona Inga Bitte. Jā, čau visiem! Kā arī jauniešu mācītājs Dāvids Gleške. Sveiciens visiem! Ir laiks atmošanās raidījumā par to runāt. Jā. Tās lietas ir jānokārto. Karsta, skaļa tēma, bet tēma, kurā prasās arī saprast mūsu skatu punktu šajā jautājumā, saprast, kā kristiešiem reaģēt uz to, kas apkārt notiek, kā mums rīkoties, kad mēs sastopamies ar cilvēkiem, kas ir ar šīm homoseksuālajām tieksmēm. Tāpēc par to visu šodien parunāsim. Un tas pirmais tāds jautājums varētu būt diezgan tāds vispārīgs. Kāpēc vispār draudzē vai tajā kristīgajā sabiedrībā kopumā diezgan aktīvi cilvēki runā par šo jautājumu, izsakās varbūt pat vairāk nekā par kaut kādām citām sociālām problēmām? Kāpēc mēs šajā jautājumā esam diezgan dzirdami un skaļi, es gribētu teikt? Jā, es varbūt teikšu no tās otras puses, mana sajūta ir, ka caur visām iniciatīvām, kas ir Saeimā, caur šo parakstu vākšanu, caur dažādām tiesvedībām, jau Satversmes tiesā mums arī ir pat vairākas lietas par šīm tēmām, es teiktu, ka tā ir pasaules puse, varbūt tā es to nosaucu, ka šo jautājumu aktualizē un ceļ. Un tad mums kā kristiešiem tomēr ir jāsaprot, kāda ir tā mūsu pozīcija. Ja? Kā mēs pret to izturamies, ko mēs par to sakam, vai mēs vispār kaut ko sakam. Varbūt mēs dzīvojam šeit, savā kristīgajā pasaulē, un pasaule ir tur, homoseksuālas attiecības ir tur, kāpēc mums gar viņām vispār ir kaut kāda daļa. Ja? Vai vēl viens tāds arguments, kas tiek diezgan izmantots arī no tās puses, ir tāds, bet vai tad mēs jums traucējam? Ja, vai mums tiešām šie cilvēki traucē, vai varbūt viss ir kārtībā. Un es domāju, ka tas ir tas, kas mums ir jāsaprot arī caur Bībeli, caur Dievu vārdu. Kas ir tā mūsu kā kristiešu pozīcija? Jā, mīlestības pozīcija, Bībeles pozīcija, pozīcija ar Dieva acīm. Un tomēr es kā kristietis saku, ka mums ir vajadzīga šī pozīcija, un viņai ir jābūt pietiekoši skaidrai un pietiekoši Dieva vārdā balstītai. Kādu laiku atpakaļ, man liekas, bija tā, ka šis jautājums par vienzimumu attiecībām bija tāds tabū temats. Ja kāds arī jūta šādas noslēdzes, viņš drīzāk par to publiski īpaši daudz nerunāja, un arī apkārt neviens par to nedzirdēja. Bet šķiet, tagad tā ir kļuvusi par tādu pat, varbūt pat var teikt, tādu populāru lietu, jo man liekas, ka gandrīz katrs no mums, vismaz es, kad ar kādu parunāju apkārt, es dzirdu, ka katrs pazīst kādu, kurš ir homoseksuāls. Visbiežāk šie cilvēki nemaz nav tā, ka viņi ir ļoti klusi, bet viņi pat, varētu teikt, varbūt lepojās ar to izrāda, un kaut kādā veidā es pat varētu pieļaut, ka tas varbūt pat skaitās kaut kā stilīgi. To pārmaiņu mēs esam pamanījuši visi, kad tas, kā tas ir bijis, un paldies Dievam, kad nav vairs tā, kā bija, kad tiešām cilvēki, kuri nedaudz atšķīrās, kuri bija citādāk nekā citi, viņam nācās smagi ciest gan verbāli, gan neverbāli. Tā tam nevajadzētu būt. Un es domāju, ka katrs, kurš pazīst Dievu vārdu, katrs, kas pazīst Bībeli, zina, ka vienalga kāds cilvēks atšķirās un kādas ir viņa vērtības un kādas ir viņa intereses, viņam nevajadzētu piedzīvot šādu varmācību, kāds agrāk bija noticis. Un tā kā savā ziņā paldies Dievam par tām pārmaiņām. No otras puses jāsaka, ka, protams, ka ir cilvēki, kuri piedzimst jau ar šādām tendencēm vai tieksmēm, kuras atšķirās varbūt no tādām tradicionālām. Un Bībelē, protams, kad ir runāts gan par bezdzimuma cilvēkiem, gan arī ir runāts par šādiem cilvēkiem, kur piedzimst ar tādām. Tad pirmkārt mums būtu jāsaprot, ka mēs atzīstam, ka tādi cilvēki ir, ka tas nav kaut kas, ko cilvēki tikai izdomā, un mēs saprotam, un es zinu, ka es pats esmu runājis ar vairākiem, kuri izjūt šādas iekšējas tieksmes, un es nevaru teikt, ka mēs saprotam to, kā viņi jūtās, bet tas noteikti nav viegli, tā noteikti ir iekšēja cīņa. Tāpat laikā mēs dzirdam arī dažādas liecības par cilvēkiem, kas jau agrā bērnībā ir piedzīvojuši varmācību, ir piedzīvojuši kādu seksuālu pārnodarījumus, kas
visu to viņu seksualitāti un to, kā viņi uztver to sevi un uztver savu seksualitāti, tas arī to visu var sagrozīt, bet man liekas, ka viens no tādiem lieliem punktiem, kur man būtu arī jābrīdina tos jaunieši, kas mūs skatās, ir, kad šodien jau tā jau var kļūt par lielu stila lietu. Un jauns cilvēks, vai tas ir bērns, pusaudzis, kurš cenšas vēl atrast savu ceļu, cenšas atrast savu identitāti, to, kas es esmu. Un tu gribi, lai tevi pamana, tu gribi, lai tu esi citādāks. Tas var būt, ka zemapziņā tu esi gatavs izvēlēties un atrast kaut kādu citu ceļu ar savu orientāciju vai ar savu dzimumu, jo tu tiec pamanīts. Un piemēram, nebūtu tālu jāmeklē, kur mūsu sabiedrībā ir daži jauni cilvēki, kas ir kļuvuši ļoti populāri tieši tam dēļ, ka viņi ir citādāki. Un ar to es tiešām aicinātu būt uzmanīgiem. Mēs Latvijā varbūt piemērs tāds vēl nevar teikt, bet, teiksim, ārzemēs mēs zinām, ka ir piemēri, kur ir vecāki, kuriem ir piedzimis mazs bērniņš, un viens variants ir, ka viņi tam vienkārši neteiks viņa dzimumu, līdz viņš izaugs un sapratīs, un visdrīzāk, kad viņi centīsies panākt, lai viņš izvēlas citu dzimumu. Un ir kādi, kas jau ļoti agrā vecumā tam bērnam nemaz nedod iespēju būt tam, par ko viņš tika radīts, kāds viņš piedzima, sakot, ka viņš patiesībā ir cits dzimums. Un kāpēc tie vecāki to dara? Tas tā kā sajiet kopā ar šo punktu. Kāpēc tie vecāki to dara? Es domāju, viņi jau to nedara tā bērna interesēs un tā bērna labā. Viņi to dara tam dēļ, ka tajā konkrētajā mirklī viņu draugu lokā, kaut kādā sociālo tīklu skatījumā viņi sevi padara par tiem, kas ir attīstītāki, kur ir labāki, kur ir progresīvāki, liberālāki par citiem. Un tur ir ļoti liels arī draudzes. Es nesaku, ka visi ir tādi, bet varbūt tāds risks, varbūt tāda vēlme, un ar to jābūt ļoti uzmanīgiem. Tagad arī sabiedrībā kopumā mēs novērojam to, ka šie cilvēki kļūst aizvien arī aktīvāki, izvirzot dažādas iniciatīvas, arī iesniedzot tās Saeimā. Un tāda viena, kas man pašu pilnīgi lika papētīt sīkāk, kas tur īsti ir tā nesenā par visu ģimeņu tiesisko aizsardzību, jo pirmajā meklī dzirdot šo nosaukumu, un tad likās, wow, visu ģimeņu tiesisko aizsardzību, mums jāaizsargā visu ģimenes, stāvam par to, bet tad, protams, sākot interesēties sīkāk par to, es saprotu, kas aiz tā viss stāv, un vai, teiksim, homoseksuāls pāris, vai mēs to varam uzskatīt par ģimeni, kas vispār ir ģimene un kas ir laulība? Jā, tad es varbūt bišķiņi atgriezīšos tādā juridiskā rāmī, nevis par garīgām lietām, tur Dāvids droši vien vairāk, bet juridiskā rāmī mums ir satversme, mums ir 110. pāns, kurš runā par ģimeni un par laulību un par to, ka laulība ir starp vīrieti un sievieti, bet valsts īpaši aizsargā ģimeni. Un tātad viens no tādiem lieliem strīdus objektiem ir tas, vai ģimene atšķiras no laulības. Un arī man kā kristietim un kā juristam ir jāsaka, ka ģimene ir plašāks jēdziens nekā laulība, jo laulībā ir viens vīrietis, viena sieviete, savukārt ģimenē ir viņu bērni, ģimenē ir viņu vecāki, ģimenē ir viņu brāļi un māsas. Tātad viennozīmīgi ģimene ir plašāks jēdziens. Bet, lai mēs atkal ietu tālāk un juridiski saprastu, kas tad ir šī ģimene, mums ir jāskatās citos likumos, un cits likums ir civillikums, kurš runā par radniecību, radniecības pakāpēm, radniecības attiecībām, un tur ir šī runa par asins radniecību un līnijām, kas ir tātad augšupejoši, tie ir vecāki, lejupejoši, tie ir bērni, un tad sānu līnijas tie ir brāļi un māsas. Un tātad šeit ir tas, ka mēs arī sakam un atzīstam un piekrītam, ka ģimene ir plašāks jēdziens nekā laulība. Taču ģimenē ietilpst tie, kas ir asins radinieki. Un te tad ir tā mazā nianse, kurā homoseksuāli cilvēki saka, mēs arī esam ģimene, jo mēs mīlam viens otru. Un tad tas ir mans tāds nākamais jautājums, vai mēs varam balstīt likumus, vai mēs varam balstīt savus pamatus uz to, ka mēs viens otru mīlam. Jo mīlestība ir tāda ļoti cēla, ļoti svarīga un visādi citādi jūta, emocija. Un tomēr, manuprāt, nepietiek ar to vien, lai balstītu uz to, teiksim, normatīvos aktus vai likumus. Jo, diemžēl, dzīve ir tāda, ka mēs vienā brīdī mīlam vienu, un tad mēs atkal mīlam citu. Un kristīgā vidē mēs runājam par to, ka mīlestība ir izvēle, nevis sajūta.
Ja, un šajā mīlestībā, diemžēl, nerodas bērni. Un tas ir viens ļoti svarīgs aspekts, manuprāt, gan no Bībeles skatu punkta, ja, jo radot vīrieti un sievieti, noliekot viņus viens otram blakus, Dievs teica augļojieties un vairojieties. Ja, un te es esmu ļoti daudz dzirdējis par to, ka jā, bet ne visiem var būt bērni. Ja, un tomēr šeit ir tas mērķis un tas virziens un tas redzējums, ja, ko Dievs ir ielicis un uzdevis ģimenei. Savukārt vienzimuma attiecībās tas vienkārši fiziski, fizioloģiski nekādā veidā nav iespējams. Un, es bišķiņ gribu varbūt atgriezties pie tā tava iepriekšējā jautājuma par to, kāpēc tas tā kā, jau kļūst par tādu stilu vai modes lietu. Es teiktu, ka tas ir virziens, kur mēs arvien attālinamies, tāds seksuālās revolūcijas virziens, ja, kad mēs ejam no punkta, kas ir Bībelē, ja, laulības starp vīrieti un sievieti, attiecības tikai savā starpā. Un tad mēs ejam tālāk uz to, ka mēs taču varam arī neprecējušies dzīvot kopā. Un šobrīd taču pilnīgi normāli. Ja? Cilvēki arī neprecējušies dzīvot kopā. Ja? Un tomēr mums ir jāsaprot, ka tā ir atkāpe no Dieva vārda un ka tā ir atkāpe no tā, ko Bībele saka. Ja? Un tad ir nākamais solis šajā atkāpē. Bet es taču varu, kā sieviete būdama, es taču varu mīlēt vairākus vīriešus. Kāpēc es nevaru? Ja? Vai vīrietis saka, bet es mīlu tur sievu, mīļāko, vēl sekretāri, vēl kādu. Un es tiešām viņus visus mīlu. Ja? Un ja mēs liekam mīlestību kā kritēriju, iespējams, ka tas tā arī var būt. Un tā jau ir atkal nākamā atkāpe no Bībeles patiesības un nākamais solis, kuru mēs ejam. Un, diemžēl jāsaka, jau tas arī vairs nav nekas tāds īpaši ārkārtējs, ar ko mēs varam izcelties vai atšķirties no citiem. Tāpēc tā sajūta ir, ka mēs tad ejam vēl vienu soli tālāk, ja, un sakam, es esmu homoseksuāls, vai es īstenībā nejūtos savā ādā, Dievs ir kļūdījies, Dievs man ir nepareizi ķermeni iedevis, ja, manas mācas miesās, un tāpēc jā, es ļoti piekrītu tev tajā, ka tas ir tas veids, kādā mēs varam atšķirties, tā kā ejot vēl vienu soli tālāk. Un jautājums, vai tas ir vajadzīgs un ko es kā cilvēks ar to iegūstu? Ja? Vai es iegūstu to iespēju atšķirties un būt savādākam, tad, kad es esmu kaut kādā sabiedrībā, un kā es ar to jūtos, tad, kad es esmu viens pats? Ja? Tad, kad es esmu viens pats, tad, kad es mēģinu runāt ar sevi vai iespējams pat runāt ar Dievu, ja? Kā es tad ar to jūtu? Es piekrītu, jā, ka tā noteikti ir arī savā ziņā seksuālā revolūcija, kas ik pa laikam periodiski ir kādas paudzes, kuras īpaši cenšas būt dumpiniecisks un laust visu, kas ir bijis, un visu mainīt, un to mēs varam novērot. Un noteikti arī šāds te dažādu seksuālu virzienu attīstība ir arī noteikti sekas tam, kad liela daļa mūsu līdzcilvēku, jauniešu, mūsu vienaudži ir uzauguši arī ļoti stipri patērējot arī pornogrāfiju, kur tam pavisam noteikti ir ļoti liela ietekme uz cilvēku seksualitāti, gan heteroseksuālām attiecībām, kur tas, kas citādāk cilvēkam būtu nepieņemams, tiek uzskatīts par normu, un tas noteikti arī ved tālāk. Mazliet paskatoties uz tādu sabiedrības norisēm un visām tām diskusijām, reizēm man šķiet, ka kristieši kaut kā tiek uzreiz pretnostatīti šiem cilvēkiem, kas piekopj šīs vienzimuma attiecības. Tā kā kristieši būtu pret gejiem, pret homoseksuāliem cilvēkiem. Un iespējams tas ir kaut kādā veidā saistīts ar tām pagātnes kļūdām, īpaši kristiešu komunikācijā, iespējams, kad bija šie paši pirmie praida gājieni un tam līdzīgi. Bet tā sajūta rodas, kad iespējams pat mēdī tā kā mākslīgi to tā kā veido pretnostatīt mūs konkrēti par šiem cilvēkiem. Jāsaka, ka es pilnībā varu saprast, kāpēc daļa sabiedrības var tā justies, ka kristieši ir ļoti negatīvi noskaņoti pret šādām kopienām. Pavisam nesenā pagātnē mēs redzam, ka bija kādas kristiešu kopienas, kas, teiksim, šajos pirmajos praidos ne tikai tur bija klātesoši paužot savu viedokli, bet to pauda veidā, kas varbūt kristietim nebūtu atbilstoši, un arī darīja dažādas citas lietas, kas noteikti bija pazemojoši tiem cilvēkiem, kas tur piedalījās šajā praidā. Un jāsaka, teiksim, mēs kā draudze noteikti tajā nekad nepiedalījāmies un nepiedalītos arī nākotnē, bet ne tikai nepiedalījāmies, mēs noteikti distancējamies no tādām lietām, un es pat gribētu teikt, ka mēs nosodām ne tos cilvēkus, un tie noteikti ir kristieši, kuri pēc savas sirdsapziņas un savas saprašanas ir darījuši to, ko viņiem šķita, ka viņiem vajadzētu darīt. Un tomēr,
tas ir nepieņemami, kā tas ir bijis pagātnē. Ja mēs redzam, kā Bībele māca mums dzīvot, tad tas ir mīlēt pat tos, kas mūs ienīst, pat tos, kas mūs vajā, lūgt par tiem. Un šie cilvēki pavisam noteikti nav tādi. Tā kā, ja Dievs mīl visu pasauli, Jāņa 3.16, tas visiem ir zināms, tad arī mums vajadzētu mācīties mīlēt gan savus līdzcilvēkus, ko kādreiz pat ir grūtāk darīt nekā svešinieks, bet tāpatās arī mīlēt šos cilvēkus. Un tad, protams, jautājums ir, kā tā mīlestība izskatās. Un par to jau mēs varam runāt šajā raidījumā, bet ja jautājums ir, vai Dievs ienīst šos cilvēkus, vai kristieši ir radījuši tādu priekšstatu, ka mēs ienīstam šos cilvēkus, tad pavisam noteikti nē, mēs lūdzam, mēs zinām, ka tādas, kad cilvēki ir ar šādām noslēcēm, ka cilvēki ir, kur ir daudz savā dvēselē ievainot, un mēs ik pa laikam paturam savā prātā, mums ir cilvēki, kur nāk uz draudzi, un mēs strādājam, mēs lūdzam kopā ar viņiem, un mēs tiešām ticam par to labāko. Mēs, protams, nevaram atbildēt par citiem cilvēkiem un arī dažādiem populāriem pasaulē mācītājiem, bet esmu paklausījies kāds intervijas, kur viņam tieši konkrēti uzdod jautājumus par visiem šiem jautājumiem saistībā ar homoseksualitāti un tam līdzīgi. Un parasti tās atbildes ir tādas ļoti izplūdušas, nav konkrētas. Kāpēc tā ir, kad bieži vien viņi atbild ļoti nekonkrēti, tādi kā pat mēģinot izvairīties no šiem jautājumiem? Vismaz to, ko es esmu dzirdējis. Man būtu interesanti dzirdēt tavu viedokli. Pirmkārt, es teiktu, ka cilvēciski domājot, mums ir daudz komfortablāk izvairīties no šiem jautājumiem, tāpēc, ka pirmkārt, tas vispār saistīts ar seksualitāti, un par seksualitāti taču mēs nemīlam publiski un skaļi runāt. Otrkārt, es jau kā cilvēks, kas ir varbūt padarbojies arī mazliet publiski ar šiem jautājumiem, es zinu, ka tiklīdz es kaut ko pateikšu skaidri un konkrēti, tad būs pilns Twitteris, pilns Facebooks ar uzbrukumiem man par to, cik es nepareizi domāju. Ja, jo par šiem jautājumiem mēs zinām, ir pareizais viedoklis, un pareizais viedoklis ir tāds, ka vajag pieņemt likumu un vajag, kā tu minēji, atbalstīt visas ģimenes. Tas nekas, ka ārpus, teiksim, šī likuma rāmjiem. Jā, tad ir pareizais, un šis ir tas nepareizais viedoklis. Bet atgriežoties pie tā, ko tu jautāji, man šķiet, tas ir tas mūsu kristieša tāds, es teiktu, visas dzīves izaicinājums, ne tikai šajā tēmā, bet ļoti daudzās, teiksim, tēmās un virzienos, kā izturēties pret cilvēku, kuru Dievs mīl, un mēs zinām, ka Dievs viņu mīl, bet mēs redzam, ka viņš dara grēku. Ja? Un kā saglabāt šo mīlestību pret cilvēku, tomēr nodalot un neatbalstot, teiksim tā, to grēku, ko viņš dara. Ja? Kā pateikt cilvēkam, draugs mīļais, nerīkojies tā, ja? Un tas ir tas mūsu, teiksim, es domāju, arī draudzē un mazajās grupās pietiekami liels izaicinājums to izdarīt ar mīlestību, to izdarīt ar izpratni un tomēr pietiekoši skaidri un konkrēti un pietiekoši, kā Dieva vārds ir ass kā zobens, ja, un arī mums kā kristiešiem ir jāmācās to, un arī sevī droši vien, ja, jo arī es kā mamma, tad, kad sadusmojos uz saviem bērniem, es saprotu, ka es viņiem galīgi nerādu to labāko piemēru, un arī es to nāku Dievu priekšā un nožēloju, un arī tad man Dāvids var nākt klāt un teikt, klausies, Dievs mīl tevi, bet Dievs nemīl to, ko tu dari, izmaini savu rīcību. Jā, es arī esmu skatījies šādas intervijas, kur ir liela mācītāji, pasaulē atzīti kalpotāji, un viņiem uzdod tieši jautājumu, un viņi ļoti, ļoti izvairās no šī jautājuma. Un es nevaru runāt par katru no viņu motivācijām, bet es piekrītu Ingai, ka savā ziņā tas ir lamatas. Ja tas ir liels raidījums, kur tu vari plaši runāt un to visu cilvēku var noklausīties, līdzīgi kā šis atmošanās raidījums, tad mēs varam drošāk runāt un saukt lietas īstajos vārdos, jo man ir iespēja ielikt to savu domu kontekstā un parādīt arī to mīlestību, bet ja man ir jādod tāda strupa atbildi, kur bieži, teiksim, mēs jau zinām, medijos var tikt izraut no konteksta, teiksim, parāda tikai to atbildi, un tad uzreiz tu esi homofobs, tu esi citu nīdējis un tā tālāk, un tas noteikti ir kaut kas, no kā šie populārie grib izvairīties. Bet kāpēc tas ir jūtīgs jautājums? Man šķiet, ka tas ir tamdēļ, ka tieši šī konkrētā cilvēku grupa šo savu seksualitāti tajā atrod tieši savu identitāti. Teiksim, kad es eju pie cilvēkiem, es iepazīstos, tas nav tas, ko es teikšu. Es esmu heteroseksuāls, man ir
ļoti regulārs seks ar manu sievu. Tas nav tas, kā es sevi iepazīstinu. Tas nav tas, kā es sevi identificēju. tas varētu palīdzēt. Bet cik es saprotu, ka ļoti lielās sabiedrības daļās, teiksim, ir cilvēki, kuri redz, ka tā ir viņu galvenā un svarīgākā identitāte. Un tāpēc katrs, kurš runā kaut ko, kas viņam neliek justies komfortabli ar to identitāti, kura acīm redzot ir trausla un kaut kas sāpīgs viņā. Un pats svarīgākais, kā viņš sevi saskata, ko viņam kāds ir iemācījis. Līdzīgi kā dažās citās valstīs ir tā vādas krāsa, ir pats svarīgākā tava identitāte, un uz to var spēlēt politiķi un citi dažādi spēki. Tad šeit man šķiet, ka tas arī var spēlēt savu lomu, tāpēc tas nav tik vienkārši runāt par to, jo cilvēki to uztver ļoti, ļoti personīgi un sāpīgi. Šajā brīdī noteikti arī cilvēki, kas skatās, viņi gaida, jūs pateiksiet, ir tas grēks vai nav. Tu gan jau patiesībā pateici tikko to. Bet tas jautājums arī būtu tā, ja homoseksualitāte ir grēks, vai tas ir kaut kā lielāks grēks par citiem grēkiem? Kāpēc tieši šo mēs kaut kā tā īpaši izceļam šajā reizē un tieši par to tagad tā īpaši runājam? Jā, lūk, kāds būtu pareizais veids, kā atbildēt uz šādiem jautājumiem, arī par to, vai homoseksualitāte ir grēks. Man šķiet, ka pareizi būtu nerunāt par to, kā man šķiet, vai kā man liekas, vai kā es domāju, bet mēs ejam pie augstākas autoritātes, un mēs varam teikt, Bībelē ir teikts. Un ja mēs to pasakām, ka tas ir Dieva vārds, ka tas ir rakstīts Bībelē, tad mēs tā kā emocionāli sevi distancējam no tā argumenta. Viņam atbildība no sevis. Jā, jo es nevēlu tom cilvēkiem, es mīlu tos cilvēkus un es gribu to labāko tiem cilvēkiem, bet Dieva vārds saka to, ko viņš saka, un ir ļoti daudz lietas, kur man iedur tas, ko Dieva vārds saka, un man ir jāmaina mana dzīve. Tā kā šis ir attiecībā uz šiem cilvēkiem. 3. Mūzes grāmata 20. nodaļā rakstīts, ja vīrs guļ kopā ar vīru, kā tikai mēdz gulēt ar sievu, tad tie abi ir izdarījuši negantību, un tiem abiem ir mirtiņi jāmirst. Tā kā gan vecajā derībā, gan jaunajā derībā 1. korintiešiem 6.9 ir rakstīts, ne netika, ne elku kalpi, ne laulības pārkāpēji, ne malaki, ne vīriešu piegulētāji, ne zagļi, ne mantrauši, ne zaimotāji, un daudz šie neiemantos Dieva valstību. Tātad Bībele ļoti skaidri ir kādi, kas saka, ka Bībelē nekas par to nav teikts. Bībele skaidri saka par to, ka tas ir grēks, un tādi cilvēki, kas šādus grēkus dara bez nožēlas, bez tā, ka tie cenšas mainīt savas dzīves saskaņā ar Dieva vārdu, tad mēs varam teikt, ka tas ir pazudinošs grēks. Bet vai tas ir sliktāks par citiem grēkiem? Es teiktu tā, ka Bībelē mēs redzam, ka īpaši tiek uzsvērts seksuāls grēks, kas ir mazliet citā kategorijā, un tajā ziņā mums jāieliek būt arī šis te konkrētais homoseksuāls attiecības. Ja 1. korintiešiem 6.18 ir teikts sargājieties no netiklības, tātad jebkāda veida netiklības, ne tikai netiklības starp heteroseksuāliem cilvēkiem. Tur ir rakstīts, katrs cits grēks, ko cilvēks dara, paliek ārpus miesas, bet kas netiklību dara, grēko pie savas paša miesas. Tātad tu pats sev nodari pāri. Un tad, kad mēs piekopjam šādus netiklības grēkus, tad tie ne tikai ir grēks Dievu priekšā, bet arī mūsu pašu dzīvēs daudz ko sagandē. Un kristīgos terminos mēs varētu teikt, ka mēs varam atvērt kādas durvis ienaidniekiem ienākt mūsu dzīvēs. Un tur kāda varētu vilkt tieši saiknes, teiksim, homoseksuālām attiecībām ar dažādām seksuāli transmisīvām slimībām, kuras ir pavairojušās tieši tajā kopienā un izplatījušās arī pie citiem. Un tam līdzīgi, ko mēs tur varētu saskatīt. Bet vai tas ir grēks lielāks par visiem citiem grēkiem? Es nesen uztaisīju video, kur es centos to parādīt. Ja mēs skatāmies kaut vai 10 baušus, kas ir Dieva morāls standarts, tad mēs redzam, ka mēs visi esam vainīgi svēt Dievu priekšā. Un tāpēc mēs nekur negribam tā īpaši uzsvērt vienu cilvēku, kas tā dara vai tā dara. Teiksim, cilvēks, kurš piekop homoseksuālas attiecības, ir tikpat liels grēcinieks Dieva acīs, kā tāds, kurš pārkāp laulību vai ir stājies seksuālās attiecībās ar cilvēku, ar kuru viņš nav laulības derībā un tā tālāk. Tā kā mēs nekur nepaņemam tieši šo vienu konkrēto grēku, kā tas ir briesmīgākais, sliktākais grēks, kur mums kristiešiem ir jācīnās pret to. Nē, viss, kas ir grēks, viss, kas ir netrāpīšana mērķī, kaut kas nepieņemams svēt Dievu priekšā, mums būtu jācenšas mainīt mūsu dzīves, lai mēs dzīvotu saskaņā ar to. Un tajā pašā laikā Jēzus par to diezgan daudz nerunāja. Vismaz es neatrodu, kur viņš būtu izteicies par to. Vai tas kaut ko maina vai nē, jo bieži vien arī šo ja var teikt, argumentu izmanto arī tā pretējā puse, kad saka, vai tas vēl ir aktuāli, ko tu minēji. Lūk, es atbildēšu, kā es uz to atbildētu, un tad man būtu interesanti dzirdēt arī, ko tu par to teiksi.
Bet runājot par Jēzu, man šķiet, ka viņš mums parādīja lielisku piemēru, kā mums kā kristiešiem vajadzētu attiekties pret citiem cilvēkiem un runāt arī par šo problēmu. Jo mēs nekur Bībelē tiešām neredzam, ka Jēzus iet un rādīt ar pirkstiem cilvēkiem, kuri dara šo grēku. Patiesībā, ja mēs lasām, ko Pāvils raksta par svēto garu, kurš pārliecina pasauli par grēku, taisnību un tiesu, tad tur nav rakstīts, ka svētais gars nāk pasaulē un pārliecina, ka tu smēķē, vai ka tu esi dzērājs, vai ka tu esi seksuālās attiecībās ārpus laulības dzīvo, vai ka tu esi homoseksuāls un grēks, un svētais gars grib tevi nolikt uz ceļiem, lai tu atzīst, ka tu esi grēcinieks. Svētais gars pārliecina par vienu grēku, vienu pašu grēku, un tas ir, ka tu neusticies Kristum. Jo šis te viens grēks ir sakne visām tām pārējām lietām, kuras mēs darām un īstenojam un veicam mūsu dzīvē. Un Jēzus, ko viņš darīja? Šeit Mateja evaņģēlijā 19. nodaļā 4. pantā viņš saka, vai jūs neesat lasījuši, ka radītājs iesākumā tos radīja kā vīru un sievu un sacīja, tādēļ cilvēks atstās savu tēvu un māti un pieķersies pie savas sievas, un šie divi būs viena miesa. Un tad viņš saka, tātad viņi nav vairs divi, bet viena miesa, ko nu Dievs savienojas, to cilvēkam nebūs šķirt. Tātad, ko Jēzus darīja? Viņš nerunāja pret, un mēs arī neesam pret nevienu. Mēs neesam pret kādām kustībām, mēs neesam pret kādām savienībām. Mēs esam par. Mēs esam par to ģimeni, mēs esam par to laulību, par to savienību, kādu Dievs radīja un svētīja. Un tāpēc mēs sekojam Kristus piemēram arī mūsu draudzē, un katram kristietim vajadzētu tā rīkoties. Jā, es varbūt no mazliet tāda cita aspekta. Jēzus nomira par visiem grēciniekiem. Jā, Jēzus nomira par tiem, kuri melo, Jēzus nomira par tiem, kuri pārkāpj laulību, Jēzus nomira par tiem, kuri ir homoseksuālās attiecībās, un Jēzus nomira tāpēc, lai viņus glābtu. Un tāpēc es domāju, ka Jēzum jau staigājot pa zemi, viņam noteikti ļoti sāpēs sirds par katru no tiem cilvēkiem. Es tagad fantazēšu mazliet, bet es domāju, ka skatoties uz viņiem un redzot viņus, Jēzus tā kā, uzpildīja sevī to motivāciju, ka arī par tevi es esmu gatavs mirt pie tā krusta. Ja? Arī par tevi es esmu gatavs izciest to sodu, lai tu varētu būt brīvs, lai tu varētu dzīvot brīvībā, atbrīvots no tā sava grēka. Ja? Nevis cīnīties ar viņu, nevis katru mīļu dienu mosties un domāt, kā man tagad to apspiest, vai kā man tagad to neizrādīt nevienam, vai kā man tagad neiekrist tajā, bet pamostoties no rīta, esot attiecībās ar Dievu, saprast, ka es varu būt no tā brīvs. Un man liekas, ka tas ir tas, par ko Jēzus galvenokārt arī runā. Ja? Jā, kā tu teici, ja, ar mīlestību attiecoties arī pret to sievieti, kurai viņš teica, jā, tev ir tik un tik vīri bijuši, un tas, ar ko tu dzīvo, nav tos vīrs. Ja? Kad viņš jau to redzēja, viņš jau to zināja, bet viņš nenosodītu, tāpēc ies uz ēli. Viņš drīzāk, visticamāk, savā sirdī domāja, es eju mirt par tevi pie krusta. Ja Dievs ir mīlestība, un ja mēs, teiksim, attiecībās vīrs ar sievu var kaut ko sajust no tās mīlestības, kas Dievam ir pret cilvēku šajās attiecībās, tas sanāk, ka heteroseksuāliem cilvēkiem tas nav liegts. Mēs to varam laulībā piedzīvot, bet sanāk, ka tad homoseksuāliem cilvēkiem šī iespēja tiek liegta. Viņi to nevar piedzīvot. Pāvils, kad viņš runāja uz ticīgajiem, viņš vispār rakstīja, ka ja jūs neesat precējušies, tad labāk neprecēties. Jo laulība sagādā tikai grūtības. Ja jūs nevarat noturēties, tad atkal precēties. Ja jūs nevarat nocēsties, tad labāk apprecēties nekā grēkojat. Vai ne? Tā kā pēc būtības šo te pašu Kristus mīlestību mēs varam mācīties attiecībā uz līdzcilvēkiem, kas ir mums apkārt. Mēs varam darīt labu citiem. Jēzus nebija precējies, apostols Pāvils nebija laulībā, viņam nebija dzīves draugs, un tomēr mēs redzam, ka viņš izprata Kristus mīlestības dziļums. Un tā kā mēs nevarētu teikt, ka šis ir vienīgais veids, kā mēs varam to iepazīt. No vienas puses, tomēr mums jāsaka, ka laulība, vai ne, kad Dievs to radīja, viņš bija paredzējis, ka cilvēki, kas pēc viņa tēla un līdzības ir radīti, ka tāpat ir radījis nākamos cilvēkus pēc viņa tēla un līdzības, un tad grēks, protams, to visu sabojāja, bet laulība ir tāds kā attēls par Dieva mīlestību, jo tur ir divi nepilnīgi cilvēki, kas sanāk, katrs ir ar saviem grēkiem, ar savām kļūdām, bet tad mācīties apklāt to visu un mīlēt vienam otru,
Un tas, man liekas, ka drīzāk dod cerību arī tiem cilvēkiem, kur izjūt kādas tieksmes, kuras varbūt nevar nosaukt par heteroseksuālām tieksmēm. Ka arī viņām Kristus ir nomiris, kā Inga teica, Kristus ir nomiris arī par šiem cilvēkiem, lai izmainītu viņu dzīves. Nevis, ka viņiem ir jāizmaina savas dzīves, lai viņi varētu atnākt pie Dieva, bet Kristus ir izdarījis visu, lai arī viņi varētu pilnvērtīgi dzīvot un piedzīvot šīs lietas, par kurām tu runā. Un ja mēs pateiksim jā Jēzum, nebaidoties no savu grēku, neslēpjot to, mums katram ir savu visādas lietas un grēki. Ja mēs pateiksim jā Jēzum, tad mūsu dzīves agrāk vēlāk mainīsies. Un es vienkārši gribētu aicināt, izmēģināt to. Jūs varat to izmēģināt, ja tas ir aktuāli? Iepazīstiet patiesu mīlestību. Jā, es droši vien pievienojos ļoti daudz tam, ko tu teici, ka ir kaut kas, ko mēs sajūtam, esot laulībā, un tur ir tas pozitīvais, tā skaistā mīlestība, brīnišķīgā, un tad tur ir arī mācīšanās sadzīvot, mācīšanās piedot, mācīšanās atklāt, mācīšanās pielāgoties. Jā, tieši tas pats, ko mēs sajūtam, tad, kad mums piedzimst bērni. Ja mēs viņus bezgalīgi mīlam, un tajā pašā laikā viņi bezgalīgi pārbauda mūsu pacietību. Ja? Un tas ir droši vien tas, no kā tie cilvēki, kur nav precējušies, var izvairīties. Ja, tā kā viņi kaut ko iegūst un no kaut kā viņi atkal izvairās. Jā, bet viņi var pilnvērtīgi nodoties kalpošanai tam kungam. Jā, tieši tā. Un viņi var kalpot ne tikai, es gribu teikt, tam kungam, bet droši vien arī tiem cilvēkiem, kas tur sēž aiz kameras, teikt, ka arī valsts darbā, arī sabiedrības darbā Dieva svaidītiem un Dieva izredzētiem cilvēkiem ir ļoti, ļoti daudz ko darīt. Un arī augstie valsts amati gaida un raud pēc kristiešiem. Tāda atkāpe no tēmas. Jā, jūsu atbildēs jau nedaudz sadzirdēju, man šķiet atbildi šo jautājumu, bet vai kristietis var būt homoseksuāls vai labāk, vai par pareizāk būtu jautāt, vai homoseksuāls cilvēks var būt kristietis? Mūsu draudzē homoseksuāli cilvēki ir gaidīti cilvēki, kuri nav pārliecināti par savu dzimumu, kuriem ir cits kaut kāds iekšējs izaicinājumi, jautājumi par dzīvi, cilvēki, kuriem ir depresijas, cilvēki, kuri grib izdarīt pašnāvību, cilvēki ir gaidīti šeit, jo vienīgais, kas patiešām var dot cerību, vienīgais, kurš patiešām var izmainīt cilvēku dzīves, ir Kristus. Tu vari mēģināt jogas, tu vari mēģināt visu kaut kādus ceļus, tu vari taisīt operācijas un mainīt visu kaut ko, censties savā dzīvē izdarīt. Un, lai gan statistikas uzrāda, ka teiksim, cilvēki, kuri nejūtās, ka viņi ir savā ādā, pēc tam, kad viņi izdara šīs operācijas un pārmaiņas, kad pašnāvība rādītāji tik un tā ļoti augsts, tā kā tur tās problēmas ir dziļākas vienīgi par to, kā tu izskaties un kā tu jūties vai nejūties savā ādā. Bet jā, Kristus ir izdarījis visu, lai mēs varētu piedzīvot glābšanu un jāsaka tā, ka vai kristietis var būt homoseksuāls? Domāju, ka ilgtermiņā nē, bet vai homoseksuāls cilvēks var būt kristietis? 100%. Jo mums ir daudz cilvēku, kuri atnāk pie Dieva un uzreiz jau netiek pilnībā izmainīt visu tavu dzīvi, jo sākumā Dievs strādā ar tevi iekšienē. Tagad sākumā tiek mainīts kaut kas tavā iekšienē, un tad tie augļi parādās palēnām. Un es atceros, ka mums bija kāds nometnes, ka ar jauniešiem mēs bijām slavēšanas laikā, un viena no meitenēm pēc tam pilnībā mēs par to nebijām runājuši, un viņa teica, jā, Svētais Gars man ritīgi pārliecināja, ka man ir jābeidz dzīvot ārlaudības sakaros un tam līdzīgi. Tā kā tas viss var nākt ar laiku, bet galvenais ir dot Kristum iespēju un tuvoties Dievam, un tad viņš tuvosies mums, un tad tās visas lietas, kuras mēs sapratīsim, kas mūsu dzīvē nepareizi, tās arī mainīsies. Jā, man ir tāda ļoti sāpīga, jāsaka, diskusija ar vienu man ļoti tuvu cilvēku, kurš man vienmēr saka, nu kā tad tā, ka kristieši nav ideāli? Un, ja jau kristieši ir pieņēmuši Jēzu, un ja jau viņi seko tam, kas Bībelē rakstīts, tad viņiem ir jābūt ideāliem. Un te es gribu teikt, jā, ka šis arī ir viens no tiem aspektiem, kur Dievs atbrīvo, Dievs runā, Dievs uzrunā, bet ja mēs jūtamies pilnīgi ideāli, tad es drīzāk teiktu, vai mēs varam būt kristieši, un nevis, mēs visticamāk kaut ko sevī neredzam un atsakamies sevī saskatīt, ja mums vairs nav ko mainīt. Bet jautājums droši vien vairāk ir par attieksmi. Ja? Vai es nāku pie Kristus un saku tā, re, kur es esmu, re, kur ir mana draudzene, vai sieva, vai vēl kaut kā, un tagad pieņem mūs abas, un tādas tu mūs esi radījis. Jā, vai mēs nākam ar atvērtām sirdīm un sakam, Dievs, es gribu mainīties tavā līdzībā, ko tu gribi, lai es mainu savā dzīvē. Jā, un tad visticamāk, vienā brīdī Dievs teiks, izmaini to. Bet jāpiebilst, ka kristiešu dzīve nav mīlestības un baudu pilna dzīve. Būt kristietim nozīmē sekot Kristum, līdzināties viņam, aizliegt sev daudz ko. Jēzus teica,
ja jūs gribat man sekot, ņemiet savu krustu, aizliedziet sevi un sekojiet man. Tā kā, kāpēc tu vēlies būt kristietis, vai ne? Tāpēc, ka tu zini, ka tas ir vienīgais ceļš, tāpēc, ka tu zini, ka tu esi grēcinieks, ka tu esi pazudis pats savos spēkos un tev ir vajadzīgs glābējs. Un sekot Kristum nozīmē aizliegt sevi. Un mēs varētu katrs minēt 10 un 10 lietas, kuras mēs aizliedzam sev, kur mums iespējams jau no bērnības ir tieksmes, mēs gribam darīt kaut kādas lietas. Es zinu, kad es biju jaunāks un manas domas bija nepareizās vietās, es gribēju katrai simpātiskai sievietei paskatīties zem brunčiem un tā tālāk, bet tās tieksmēm man kaut kad bija jāpasaka nē, un jāmaina man domāšana, jāmaina man uztvere par lietām. Mēs varam vispār runāt par tieksmēm, vai tas, ka mēs izjūtam kaut kādas tieksmes. Jā, jautājums varētu būt, kā rīkoties cilvēkam, kas izjūt šīs homoseksuālās tieksmes, bet ja viņš grib dzīvot patiesu, kristiešu cienīgu dzīvi, ko viņam darīt? Mēs laikam atbildētu, ka tās tieksmes, ka mūsu tieksmes nav tas, kas mēs esam. Es esmu to kādreiz teicis, varbūt Ingai tas būs kaut kas jauns, bet man ir vēl aizvien ir tā, varbūt tas ir no bērnības gadiem, kad es GTA spēlēju GTA 3 un bija tur tāds Grand Theft un tam līdzīgi, tur tāda interesanta spēlīte bija. Un man ir bieži tā, kad es braucu ar mašīnu, un man vienkārši tāda ātra doma ienāk prātā, kad es varu iebraukt pretējā joslā un tā kā iebraukt un paskatīties, kā tas būtu. Bet es tā nerīkojos. Kāpēc? Lai gan man tā varbūt iekšēji kaut kur gribās. Bet es tā nerīkojos, tāpēc, ka zinu, ka tas būtu nepareizi. Ir vēl daudzas lietas, kuras mēs tā kā gribētu, vai ne? Tev gribās internetā kaut ko paskatīties, kas tev, tavai dvēselei, tavām attiecībām ar tavas dzīves draugu nebūtu par labu, kas svēt Dievu priekšā nebūtu pareizi. Es to nedaru. Man gribās, bet es to nedaru. Kāpēc? Tāpēc, ka es gribu paklausīt Dievam, es gribu būt uzticams savam dzīves draugam un tā tālāk. Tā kā tas, ka mēs vienkārši izjūtam tieksmes, tas nenozīmē, ka mēs tie esam. Un kad mēs mācāmies tās tieksmes pārvarēt un novirzīt pareizā virzienā, tad mums ir arī mājaslapā liecības par cilvēkiem, kur arī ir bijuši homoseksuāli un izjutuši šādas tieksmes, bet viņu dzīves ir mainījušās un viņi tagad spēj pilnvērtīgi mīlēt to dzīves draugu. Jā, droši vien papildinot, bišķiņ attīstot to Dāvida stāstu par tieksmēm, viņš runāja no tāda puiša viedokļa. Es atkal runāšu no sievietes viedokļa, varbūt kopumā. Tas ir stāsts arī par kaut kādām seksualitātes tieksmēm, par mūsu seksualitāti, kas mūsos ir. Un arī par to, vai es kā sieviete, vai man gribas piesaistīt telpā esošo vīriešu uzmanību kā sievietei ar savu seksualitāti. Vai es zinu, ka man ir mans vīrs un vispārējie vīrieši, kas ir ar mani vienā telpā, varbūt man draugi, čomi, jā, labi paziņas, vēl vis kaut kas, bet es necenšos savu seksualitāti vai to, kas man ir no Dieva dots, izpaust tādā veidā, lai savažotu to vīrieti, kas ir ar mani vienā telpā. Ja? Un es zinu, ka, piemēram, arī sievietēm ir ļoti bieži tādas tieksmes, ka viņas grib to vīriešu uzmanību sev arī tādā seksuālā izpratnē. To vīriešu, kas teiksim, nav viņu vīri, ir vīri citām sievām vai tam līdzīgi. Tā kā, ja mēs runājam par seksualitātes tieksmēm, kas mums ir jāsavalda, es teiktu, ka mums visiem viņas ir, un mēs visi viņas tomēr cenšamies kaut kādā veidā savaldīt. Un varbūt ir kaut kādas citas tieksmes, kuras mēs cenšamies savaldīt. Es jau pieminēju savas dusmas. Jā, tās ir tās tieksmes, ar kurām es cīnos šobrīd, lai neizpaustu dusmas pret saviem bērniem nepieņemamā veidā. Ja? Un es cenšos viņus savaldīt, un man reizēm tas neizdodas. Un es nožēloju, un es atkal cenšos to savaldīt. Vēl viena tāda maza situācija no ikdienas, kas, man liekas, var piemeklēt daudz no mums, ir, ka kādā brīdī kāds mūsu draugs, kurš varbūt ir homoseksuāls, varētu mūs uzaicināt ne uz savām kāzām, jo Latvijā tas nav iespējams, bet, piemēram, nosauksim to par attiecību svinēšanas pasākumu, piemēram, gads kopā vai arī kādu pasākumu, kuru mēs zinām, kad noteikti tur netiks slēpts tas, kad viņi ir pāris, ir kopā, un varbūt tur būs, nezinu, kādas izdarības vai bildēšanās, kur iespējams tu kā kristietis arī vari nokļūt blakus un būt tādā divdomīgā situācijā. Jautājums, kā mums rīkoties šādās situācijās? Tīri praktiski, ka mūs, teiksim, uzaicina šādu, teiksim, pāra attiecību svinēšanas pasākumu. Jā, pajautāt Dievam. Visticamāk pajautāt Dievam, jo ja es tā domāju par sevi, kas ir tie
tusiņi vai pasākumi, uz kuriem es ietu, tad viens es ietu uz tādiem pasākumiem, kas man ceļ un kas man palīdz augt, un šis droši vien nebūs viens no tiem. Un otrs, es eju tur, kur es saprotu, ka es varu nest gaismu. Ja, un tad es to daru sadarbībā ar Dievu. Ja, tad es saku, Dievs palīdz man. Ja, ja tas ir, piemēram, arī tāds pasākums, es priekš sevis iedomājos, ka tas būtu tāds, kur tiek lietots alkohols, un es zinu, ka tas tur būs. Ja, un reizēm tā ir iespēja pasludināt evaņģēliju brīvā atmosfērā tiem cilvēkiem, kuriem tu citādi netiec klāt, ar kuriem varbūt ir darba attiecības vai vēl kaut kā, kad tā pie rakstām galda vai sapulcē īsti liekas, ka nē, bet tādā tusiņā tā varētu būt tā īstā vieta. Ja, bet es droši vien neietu uz tādu pasākumu tāpat vien izklaidēties. Jā, es piekritīšu tam, kas ir teikts. Es varbūt teiktu tā, ka ja tas ir cilvēks, kurš ir homoseksuāls un viņš aicina uz kaut kādu draugu tusiņu, ja tu redzi, ka tu vari tajā pasākumā būt par gaismu, tad tu vari aiziet, bet tad, kad tu pazaudē kontroli un kad tur sākas lietas, kurās tu negribi līdzdarboties, tad labāk ej prom. Bet, ja tā būtu ballīte, svinības, kurās tiek svinēta šāda veida attiecības, tad, ja tu nesajūti īpaši svētā gara vadību, tad vajadzētu būt atbildēji pareizēji, ka nē. Jo mēs principā nevaram svinēt to, kas ir grēcīgs, kas ir nepareizs Dieva acīs. Līdzīgi kā es nesvinēšu kaut kādu izšķirtu laulību, neiešu uz tādu ballīti vai uz... Tu arī sāk cilvēku svinēt. vai uz tam līdzīgām lietām, tad šeit arī, jā, protams, mums mīlestībā, bet es vienkārši nevaru tur būt ar savu klātbūtni un atbalstīt to, kas manai svarīgākajai personai manā dzīvē ir kaut kas nepieņemams. Jā, noteikti ar tādām situācijām kādreiz cilvēkiem nāksies saskarties. Šajos pēdējos laikos ne tikai par šo jautājumu domāju, bet arī citiem. Vienmēr ir kaut kādas tādas bieži vien kutelīgas situācijas, kā rīkoties pareizi, ko darīt. Man ļoti patīk, ka tu pieminēji arī tā kā, teiksim, alkohola lietošanu. Kaut kas tāds ir. Dažādās jomās mēs varam saskarties, un tāpēc ir svarīgi saprast, ko Dievs mums pašam par to saka. Jā, un paldies Dāvidam par to, ka tik tiešām arī šis alkohola lietošanas pasākums, kad es jūtu, ka cilvēki pārstāja sevi kontrolēt, paldies uz redzēšanos, es eju mājās. Jā. Jā, kā es teicu, labais stils no ballītēm aiziet tā ātrāk kā domā, jo tajā brīdī, kamēr tā saka, nevajag nožēlot to visu vairs. Mūsu raidījuma laiks ir strauji pietuvojies pašam noslēgumam, un pašās beigās gribēju pajautāt, tas, ko mēs redzam tagad apkārt, kad aizvien aktīvāk tiek iesniegtas visas šīs iniciatīvas, ka aizvien vairāk valstis legalizē šāda veida attiecības un padara to par normu. Tāpat mēs dzirdam visus šos skaļos saukļus un par to, ka mīlestība ir mīlestība, mīlestībai no robežu. To visu ir paņēmuši šīs homoseksuālās propagandas organizācijas. Reāli, ko mēs varam darīt, vai mēs varam vēl kaut kā tieši globāla sabiedrības līmenī kaut kā stāvēt tam visam pretī, vai tā vienkārši tādu pēdējo laiku pazīme un tā tas būs? Es domāju, gan. Jo ir arī mācītāji un pravieši, kur ir nākuši un teikuši, ka tā ir pēdējo laiku pazīme, un mēs nevaram pagriezt atpakaļ to, kam ir jānotiek. Un tā ir viena puse tai monētai, bet otra puse tai monētai ir, ko es daru. Vai es esmu savā vietā, vai es daru to, kas man ir jādara, vai es paužu patiesību, un ne tikai ar muti, bet arī ar savu dzīvi. Un, reizēm arī iekļaujoties kādā jaunā kolektīvā, man ir interesanti paklausīties, ko cilvēki par mani domā vai ko cilvēki par mani saka. Un es esmu ļoti priecīga, tad, kad man saka, ka es atšķiros. Jo es uzskatu, ka mums kā kristiešiem ir jāatšķirās tajās sabiedrībās, kurās mēs esam. Un nevienmēr tas ir ar to, ka mēs ejam, tur ir atkal jāsajūt, kurā brīdī mēs ejam ar Dievu vārdu un sakam, tu ej uz elli, un droši vien ir brīdis, kad arī tas ir jādara, bet ir brīdis, kad tu vienkārši atšķiries ar to, ka tu mīli, ka tu atšķiries ar to, ka tu palīdzi, ka tu dari savu darbu pēc labākās sirdsapziņas un tevi sāk cienīt. Un tajā brīdī, kad tevi kā kristietis sāk cienīt par to, ka tu esi apzinīgs darbinieks, par to, ka tu vienmēr izdari laikā to, kas ir jādara, vai ja tu mācies skolā, tad tu mācies pēc labākās sirdsapziņas, palīdzi citiem, un kad tevi sāk par to cienīt, tad arī tavus vārdus daudz vairāk klausīsies, un tad varbūt vienā brīdī pienāk tas brīdis, kad Dievs tev saka tagad. Ja? Un tagad, kad tu esi to uzticību nopelnījis, tu ej un saki, un tevi dzird.
Dāvids teiks, droši vien ne uz ielas klāt un runā, un arī tas ir pareizi. Es teikšu tā. Homoseksuālu attiecību tā kā legalizēšanas organizācijas, kas cenšas to visu legalizēt, ir laupījuši mūsu varavīksni, piesavinājušies varavīksni, ko Dievs mums deva. Ģimeni un laulību mēs neatdosim. Mēs par to stāvēsim līdz galam, līdz pēdējais kritīs. Mēs neatdosim šīs lietas. Tās ir vīrietis un sieviete, kā Dievs tās ir nodibinājis, kā tas vienmēr ir bijis, tā tas vienmēr būs. Par visu pārējo, lai cīnās, lai runā, mums ir jāsludina evaņģēlijs. Mūsu galvenā atbildība kā kristiešiem nav nepanākt, ka kādiem viendzimumu pāriem būtu kaut kāds juridisks pamats veidot kaut kādu veidu savienības. Ir kādi, kas par to grib cīnīties, kam par to ir jācīnās, bet mums ir jāsludina evaņģēlijs. Šiem cilvēkiem ir jādzird par Dieva mīlestību, par Dieva mīlestības spēku, kas var mainīt cilvēku dzīves, un pieņemsim šo pašu svarīgāku uzdevumu, un vispārējās lietas arī atrisināsies. Jā, labi. Inga, Dāvid, paldies jums par dalību šajā raidījumā, ka viesāt arī tādu skaidrību un ka mēs beidzot pieķērāmies šim jautājumam un par to arī runājām. Šis bija raidījums Atmošanās, un mēs tiekamies nākamajos raidījumos jau pavisam drīz.